2019. gadā Ledāju Nacionālais parks noņēma zīmes, kas vēstīja, ka ledāji izzudīs līdz 2020. gadam, un visi pieņēma, ka briesmas ir garām. Tā nebija, jo īstā krīze nekad nebija paši ledāji. Tā ir neredzamā ūdens parādu uzkrāšanās zem Amerikas rietumiem. Lēna sabrukšana, kas varētu paralizēt rietumu elektroapgādes tīklu, iztukšot ūdenskrātuves un nākamajā desmitgadē atstāt miljoniem cilvēku izmisumā. Tā ir krīze, kurai neviens nepievērš uzmanību. Tāpēc mēs izpētījām parka ierakstus, iekšējos ziņojumus un pētījumus, kas saistīti ar Ledāju Nacionālā parka bēdīgi slavenajām izkārtnēm, pazuduši līdz 2020. gadam. Kad izkārtnes tika noņērtas, virsraksti to pasniedza kā pierādījumu, ka ledāji atjaunojas. Tā nebija taisnība. Sākotnējais 2003. gada modelis bija izgāzies, un labojums atklāja kaut ko daudz bīstamāku katrai pilsētai lejpus straumes. Zinātnieki 2010. gadā atgriezās, lai pārbaudītu datus. Tas, ko viņi atklāja, izmainīja visu stāstu. Ledus kļuva nestabils daudz ātrāk nekā jebkurš bija gaidījis. Sperija ledājs atrodas augstu Ledāju Nacionālajā parkā un ir viena no visvairāk uzraudzītajām ledus masām ASV kontinentālajā daļā. Kopš 2013. gada ASV ģeoloģijas dienests to ir uzraudzījis gadu no gada, izmantojot savu etalona ledāju programmu. Un visi mērījumi rāda vienā virzienā. Ledājs zaudē masu. Sniega nokrišņi vairs neaizvieto to, ko vasaras kušana aiznes. Ledus kļūst plānāks reāla laikā. Sperija tagad ir kā rādītājs visam pārējam parkā, un skaitļi rāda diezgan drūmu ainu. 1850. gadā reģionā, kas vēlāk kļuva par Ledāju Nacionālo parku, bija aptuveni 150 ledāji. Kad parks tika atvērts 1910. gadā, lielākā daļa no tiem vēl joprojām bija dzīvotspējīgi. Līdz 2015. gadam tikai 26 ledāji vēl bija pietiekami lieli, lai tos vispār varētu uzskatīt par ledājiem. Straumes, kuras šie ledāji agrāk baroja, jau izjūt sekas. Tās ir siltākas un seklākas. To sasniedz maksimumu vairākas nedēļas agrāk nekā agrāk. Sentmērijas parka pusē buļforeles, zīvis, kas izdzīvo tikai gandrīz sasalstošā ūdenī, tagad ir iekļautas apdraudēto sugu sarakstā, un bojājumi neaprobežojas tikai ar parka robežām. Lejtecē esošie lauksaimnieki sāk pamanīt, ka ūdens līmenis samazinās, un tas notiek nepareizajā sezonā, gadu no gada. Temperatūras ieraksti izskaidro, kāpēc tas notiek. Kopš 1900. gada Ledāju Nacionālais parks ir sasilis aptuveni par 1,3 grādiem pēc Celsija. Tas ir 2,4 grādi pēc Fārenheita, kas ir līdz pat 80% ātrāk nekā pasaules vidējais rādītājs. Sniega sega tagad kūst vismaz 2 nedēļas agrāk nekā tad, kad tika izveidoti sākotnējie ledāju modeļi. Kalni maina savu formu. Koku robežas pārvietojas augstāk, izplešoties Alpu pļavās, kur agrāk bija pārāk augsts, lai tās varētu augt. Pat Eneinās ielejas, kas agrāk aizsargāja parka lielākos ledus laukus, tagad sasilst. Šīs augstā gaisa kabatas deva ledājiem laiku, taču šī aizsardzība bija ierobežota, un šis ierobežojums tagad izzūd. Vecparks nevēlas par to runāt, un tam ir savi iemesli. Apmeklētāju skaits regulāri sasniedz gandrīz 3 miljonus gadā. Spīdīgie bukleti joprojām attēlo ledājus un ar sniegu klātos kalnus. Mežziņi joprojām rāda Grinela ledāju no tās pašas takas, pa kuru cilvēki gāja pirms 50 gadiem. Taču skata punkti ir kļuvuši tuvāki vietām, kur agrāk bija ledus. Zinātnieki, kas pēta šo parku, ir daudz mazāk optimistiski. Dans Fāgra, ASV ģeoloģijas dienesta pētnieks, kurš vadīja sākotnējo parka modelēšanu, jau gadiem brīdina, ka tendence virzās tikai vienā virzienā. Viņš ir raksturojis daudzus no parka atlikušajiem ledājiem kā ne vairāk kā nelielus ledus gabalus ainavā. Jo patiesās bāžas nekad nebija par to, vai vecā prognoze kļūdījās par dažiem gadiem. Tas ir par to, kas notiek, kad pēdējās stabilās ledus rezerves Klinču kalnos pilnībā pārstāja darboties. Ledājs nav tikai sasalis ūdens, kas atrodas uz kalna. Tas ir vairāk kā mehānisms. Tas uzkrāj ziemas sniegu, notur to līdz pavasarim un pēc tam lēnām atbrīvo ūdeni karstākajos, sausākajos mēnešos. Šis laiks ir izšķirošs. Kad ledus kļūst pārāk plāns, sistēma pārstāja darboties. Sniegs joprojām krīt un tas joprojām kūst. Bet tagad tas kūst jau maijā, nevis augustā, un viss ūdens vienlaikus steidzas lejup pa straumi. Kopējais ūdens daudzums var izskatīties tāds pats, bet visa šī procesa laika struktūra ir sabrukusi. Un Amerikas rietumos laiks ir vissvarīgākais. Tas jau ir noticis ar daudziem mazākiem ledus veidojumiem parkā. Tie joprojām redzami satelīta attēlos, bet vairs neuzvedas kā ledāji. ASV ģeoloģijas dienestam tie ir stagnējoši.
Un pat ja tie izskatās līdzīgi, tagad tie darbojas citādi. Pirmās plaisas parādās tur, kur ūdens sistēma ir visvājākā. Un viens ievērojams piemērs notika tieši pie Babas, Montānā. Un neviens nevēlas par to runāt, jo tas atklāja, cik patiesībā trausla ir visa sistēma. 2024. gada 17. jūnijā Svētās Marijas kanāla sifons pārplīsa. Pirmais pārāvums notika pulksten 8:45 no rīta. Līdz pēcpusdienai abi sifona cauruļvadi bija pilnībā sabojājušies. Izskalojums bija 9 līdz 15 metrus dziļš. Kanāls pārvadāja 600 kubikpēdas ūdens sekundē, kad tas sabruka. Meliorācijas biroja darbinieki jau zināja, ka viena no caurulēm plaisā. Viņi to uzraudzīja un cerēja, ka tas izturēs šo sezonu. Tā nenotika. Sifonu nomaiņai izmaksās aptuveni $70 miljonus. Kongress apstiprināja ārkārtas pagaidu finansējumu paketi, un Montānas štats pievienoja vēl 26 miljonus. Līdz 2025. gada jūnija beigām ūdens atkal plūda, turklāt ātrāk nekā plānots. Paskaties, kas viss barojas no šīs vienas caurules. St. Mary's sistēma nodrošina aptuveni 70% no Milk River ūdens plūsmas vidēji gadā un līdz pat 100% sausos gados. Tā arī nodrošina dzeramo ūdeni. 18,000 montāniešu un apūdeņo vairāk nekā 140,000 akru lauksaimniecības zemes. Tas ir līdzvērtīgi 106,000 futbola laukumu laistīšanai. Blackfeet nācija ir atkarīga no tā. Arī Fort Belknaps kopiena ir atkarīga no tā, tāpat kā 8 atsevišķi apūdeņošanas rajoni, kas izkliedēti visā reģionā. Tāpēc, kad sifons sabojājās, tas nebija daļējs traucējums. Tā bija visa sistēmas apturēšana. Veselas audzēšanas sezonas laikā ūdens pārstāja plūst caur tīklu, ap kuru bija uzbūvēts viss, kas atradās lejpus. Novirzīšanas dambis joprojām tiek pārbūvēts, un būvniecība turpināsies līdz 2028. gadam. Lejpus Holokūlijas sifons jau ir ieplānots nomaiņai pēc tam, kad inženieri to atzīmēja kā nākamo iespējamo bojājuma punktu. Viņi varbūt ir salabojuši caurules, bet viņi nav novērsuši problēmu. Tas tikai nomaina novecojušās ķēdes posmus, kas joprojām tiek pakļauti tādai pašai slodzei. Un tas nerisina ūdens pieplūduma samazināšanās problēmu, jo problēma nav lejpus infrastruktūrā, bet gan augšpusē esošajā ūdens piegādē. Tas ir augšteces sistēma, no kuras viss pārējais ir atkarīgs. Un šis avots atrodas Nacionālajā parkā, kas sabiedrības iztēlē joprojām tiek uztverts kā ainavisks galamērķis, nevis kā brūkoša ūdensapgādes sistēma. Ledus kaut kādā formā saglabāsies vēl gadu desmitiem. Tad kāpēc cilšu nācijas un lauksaimniecības rajoni jau tagad cīnās par ārkārtas finansējumu? Kāpēc viņi labo caurules, kas būvētas laikā, kad Woodrow Wilsons bija Baltajā namā? Jums varētu šķist, ka tā ir Montānas problēma, bet tā nav. Parkā ir virsotne, ko sauc par trīskāršo ūdens šķirtni. Nometiet sniegpārsliņu tās virsotnē. Atkarībā no tā, kurā klints pusē tā nokrīt, šī sniegpārsliņa nonāk 3 dažādos okeānos. Ūdens, kas plūst uz rietumiem, nonāk Flathedas upē un gal galā sasniedz Kluso okeānu. Ja tas plūst uz austrumiem, tas nonāk Misūri upē, tad Mississippi un pēc tam Meksikas līcī. Ja ūdens plūst uz ziemeļiem, Svētās Marijas upe to aiznes pāri uz Kanādu un līdz pat Arktikai. Viena virsotne, 3 okeāni. Tas nozīmē, ka šī parka ledus nodrošina ne tikai Montānu. Tās baro Klusā okeāna ziemeļrietumu reģiona elektrotīklu, augsto līdzenumu kviešu apgabals un upes, kas šķērso starptautisku robežu. Kopējā ekonomika ir $100 miljardu vērta. Flatheada puse ir vissvarīgākā enerģijas nodrošināšanai. To baro 3 pietekas. Ziemeļu pieteka iezīmē Ledāja Nacionālā parka rietumu malu. Vidējā pieteka iet gar dienvidu robežu. Abas pietekas ņem kūstošo ūdeni tieši no parka ledājiem, pirms tās saplūst lejtecē Flatheadas upes galvenajā gultnē. Dienvidu pieteka ieplūst no Boba Maršala savvaļas teritorijas, kas atrodas uz dienvidiem no parka, pievienojot ūdeni no plašākas sniegsegas sistēmas. Viss saplūst Hungry Horse ūdenskrātuvē tikai 15 jūdzes no parka rietumu ieejas. No turienes ūdens pārtop enerģijā. Hungry Horse aizsprosts nodrošina elektroapgādes tīklu, kurā ietilps 31 federālā hidroelektrostacija visā Klusā okeāna ziemeļrietumu reģionā. Šīs sistēmas augšgalā atrodas Grand Coulee aizsprosts, kas ir reģiona enerģijas ražošanas mugurkauls. Taču Hungry Horse nestrādā vienmērīgi. Tas darbojas pēc maksimālās slodzes grafikiem. Tas palielina jaudu, kad pieprasījums strauji pieaug gada karstākajos mēnešos – jūlija beigās, augustā un septembra sākumā. Tieši šajās nedēļās Ledāja kušanas ūdeņi agrāk nodrošināja stabilizējošo plūsmu fonā. Tagad šis laiks mainās. Austrumu puse ir atšķirīga, bet tikpat svarīga.
Šie ūdeņi apgādā ar ūdeni kviešu, miežu un cukurbiešu laukus visā Ziemeļu lielajā līdzenumā. Daļa no šiem graudiem nonāk Kanādas tirgos. 1909. gada robežūdeņu līgums joprojām nosaka, kā Sentmerijas un Milkas upes ūdeņi tiek sadalīti starp abām valstīm. Visa šī līguma pamatā ir pieņēmums, ka ūdens plūsmas ir aptuveni stabils. Tā nav. Kad šī viena virsotne pārstāja darboties ar pilnu jaudu, sekas nepaliek tikai vienā štatā. Tās pat nepaliek vienā valstī. Un ir vēl viens aspekts, par kuru gandrīz nekad netiek runāts. Bānavilas elektroenerģijas pārvalde, BPA, pārdod elektrību 8 rietumu štatos. Tā iegūst elektroenerģiju no hidroenerģijas sistēmas, kas izveidota pieņemot, ka upes plūsma ir stabila un prognozējama. Tās tarifi ir balstīti uz paredzamo ražošanu. Kad šī ražošana ir nepietiekama, BPA vai nu iegādājās aizvietojošo elektroenerģiju atklātajā tirgū, vai arī nodod šo deficītu tieši elektroapgādes uzņēmumiem. Jebkurā gadījumā šīs izmaksas nonāk mājsaimniecību rēķinos. Tajā pašā laikā reģions piedzīvo visstraujāko elektroenerģijas pieprasījumu pieaugumu Ziemeļamerikā. Liela mēroga datu centri, tostarp Microsoft un Google pārvaldītās iekārtas, tika uzbūvēta šeit viena vienkārša iemesla dēļ – lēta, uzticama hidroenerģija no Kolumbijas upes sistēmas. Tagad tie paplašina darbību mākslīgā intelekta uzdevumiem, kuriem nepieciešams vēl vairāk elektroenerģijas. Vienlaikus sistēma, kas tos apgādā, kļūst mazāk prognozējama. Tas viss ir saistīts ar to pašu baseinu. Tas pats augštecē esošais sniegs un ledus, kas baro Kolumbijas upes tīklu, ieskaitot kušanas ūdeņus, kas agrāk palīdzēja izlīdzināt pieprasījumu vasaras beigās. Pieprasījums pieaug, kamēr infrastruktūra noveco. Ūdens apjoms augštecē, kas stabilizē visu sistēmu, pakāpeniski samazinās. Šeit stāsts vairs nav par ledu, bet gan par kaut ko daudz grūtāk labojamu. Kad Sentmerijas sifons 2024. gada 17. jūnijā pārstāja darboties, ūdens plūsma apstājās, taču ūdens lietošanas tiesības netika apturētas. Neviens līgums netika anulēts. Sistēma uz papīra darbojās nevainojami, kamēr upe realitātē neuzvedās tā, kā paredzēts. Šī plaisa starp juridisko uzskaitu un fizisko realitāti ir visbīstamākā daļa, un gandrīz neviens par to nerunā. Noteikums, kas rada šo plaisu, saucas prioritāro tiesību princips, kas pirmais laikā, tam pirmtiesības. Agrākās prasības iegūst prioritāru piekļuvi ūdenim, ko nodrošina tiesu ieraksti un administratīvie lēmumi, kas sniedzas vēl no 20. gadsimta sākuma. Un pat šodien tās joprojām tiek uzskatītas par juridiski saistošām. Iedomājieties divus rančerus pie tās pašas Svētās Marijas upes posma Ziemeļmontānā. Viena ģimene iesniedza ūdens prasību 1908. gadā. Otra ieradās 1962. gadā. Sausā gadā, kad upe nokrītas zem līmeņa, kas abām ģimenēm nepieciešams, 1908. gadā prasību iesniegusī ģimene saņem visu savu piešķīrumu. 1962. gadā ieradusies ģimene nesaņem neko. Nesamazinātu daudzumu, pilnīgi neko. Sistēma tika izveidota, lai nodrošinātu pārliecību agrīnajiem lietotājiem, un tā darbojas, taču tika aizmirsts viens aspekts. Tā nebija paredzēta upei, kas ar katru gadu kļūst arvien mazāka. Šīs tiesības tika noteiktas laikā, kad vasaras caurplūdums bija stabils un ledāja kušana nodrošināja uzticamu sezonālu rezervi. Vienmēr tika uzskatīts, ka šī rezerve pastāvēs bezgalīgi, taču tā nav noticis. Ledus, kas agrāk stabilizēja šīs upes, vairs neuzvedas kā uzglabāšanas sistēma. Un, kad fiziskā sistēma nesakrīt ar juridiskajiem dokumentiem, sekas ir tūlītējas un neproporcionālas. Lietotājiem ar vēlākām ūdens tiesībām tiek pārtraukta piekļuve. Lietotāji ar agrākām ūdens tiesībām to vēro no tās pašas upes krasta. Kad ūdens trūkums turpinās, sistēma vēl vairāk sašķeļas. Lietotāji ar vēlākām ūdens tiesībām apstrīd ierobežojumus tiesā, kas izskata strīdus par ūdens tiesībām. Lietotāji ar agrākām ūdens tiesībām aizstāv savas prioritātes. Tiesvedība var ilgt gadiem ilgi, un kamēr juridiskais process virzās savā tempā, fiziskais ūdens apjoms turpina samazināties. Montāna šajā ziņā nav vienīgā. Idaho, Vajominga, Kolorādo, Jūta, Nevada un Kalifornija visas ievēro viena un tā paša noteikumu variantus. DISA. Amerikas rietumu juridiskā sistēma tika izveidota, lai sadalītu resursu, kura apjoms tika uzskatīts par nemainīgu. Gros-Ventre un Assineboina ciltis Fort Belknap ir daudzus gadus pavadījušas risinot sarunas par ūdens tiesībām, kas saistīts ar Milk River upi. Vienošanās, kuru viņi cenšas pabeigt 2026. gadā, ir balstīta uz vidējiem plūsmas rādītājiem no laika posma, kad ledāja kušanas ūdeņi mākslīgi palielināja upes līmeni. Ūdens, uz kura balstījās šie vidējie rādītāji, jau pazūd.
1908. gada Vintera doktrīna deva federāli atzītajām ciltīm ūdens tiesības, kas ir prioritāras salīdzinājumā ar lielāko daļu štatu prasību. Teorētiski tas padara cilšu tiesības par vienām no visvairāk aizsargātajām rietumos. Praksē šīs tiesības ir tikpat uzticamas, cik uzticama ir upe, ar kuru tās bija sasaistītas. Un šī upe mainās ātrāk nekā jebkura vienošanās spēja ņemt vērā. Tā pati plaisa starp piešķīrumu un realitāti, kas sašķeļ Montānu, tagad apdraud lielāko pārrobežu ūdens vienošanos Ziemeļamerikas vēsturē. Kolumbijas upes līgums gada desmitiem regulēja plūdu kontroli un hidroelektrostaciju koordināciju visā ASV un Kanādas baseinā, un tas tika plaši uzskatīts par pārrobežu stabilitātes paraugu. Tad 2025. gadā sarunas pēkšņi apstājās. Līgums, uz kura balstās visa sistēma, tagad ir nenoteiktībā tieši tajā brīdī, kad fiziskā sistēma, kurai tas tika rakstīts, kļūst neatpazīstama. Un laiks ir svarīgs, jo ūdens līgumi nedarbojas vakuumā. Kolumbijas baseins uztur lielu daļu ASV hidroenerģijas ražošanas un nozīmīgas lauksaimniecības reģionus un svarīgus kravu pārvadājumu maršrutus. Tikmēr liela daļa sistēmas augšteces kontroles ir Kanādas pusē. Līgums tika veidots pieņemot, ka pati upe paliks paredzama. Šis pieņēmums sāk izjukt. Dīvainākais ir tas, ka no ārpuses sistēma joprojām izskatās veselīga. Ūdenskrātuves ir tuvu mērķa līmeņiem, lielās aizsprosti joprojām beidz ūdens izlaides. Lielākajā daļā baseina upes plūsma joprojām ir tuvu vēsturiskajiem vidējiem rādītājiem. Taču šī stabilitātes ilūzija kļūst arvien trauslāka. Iemesls, kāpēc tas izskatās veselīgi, ir arī iemesls, kāpēc tas ir apdraudēts. Ledāju radītais papildu ūdens joprojām ieplūst. Ledus kūst ātrāk nekā tas tiek atjaunots, un šis papildus kūšanas ūdens palielina ūdens daudzumu upēs. Tas pats zudums, kas vēlāk izraisīs trūkumus, šobrīd tos slēpj. Sākotnējā līgumā bija arī stingrs termiņš. 2024. gada septembrī beidzās 60 gadus garantētie plūdu kontroles noteikumi. Kad tas notika, sistēma pārgāja uz plūdu pārvaldības protokolu katram gadījumam atsevišķi, kas nekad nebija paredzēts, lai izturētu visu mūsdienu mainīgumu slodzi. Tā ir sistēma, kas izveidota pavisam citai upei. Senatora Marija Kentvela no Vašingtonas ir brīdinājusi, ka pieaugošā tirdzniecības spriedze var apdraudēt visu Kolumbijas upes vienošanos. Tikmēr Bonvilas enerģētikas administrācija ir atturējusies no komentāriem un novirzījusi jautājumus uz valsts departamentu, bet valsts departaments jau mēnešiem ilgi publiski klusē. Svarīgi nav tas, cik daudz ūdens šobrīd ir redzams sistēmā. Svarīgi ir tas, vai noteikumi, kas to regulē, joprojām atbilst tam, kā tā uzvedas, kad atgriežas spiediens. Hidrologiem ir nosaukums šim pagrieziena punktam – maksimālās noteces punkts. Tas ir brīdis, kad no ledāja barota upe sasniedz savu maksimālo caurplūdi, pirms tā sāk neatgriezeniski samazināties. Kad ledājs ir līdzsvarā, tas izdala aptuveni tikpat daudz ūdens, cik iegūst no sniega segas. Taču klimatam sasilstot, šis līdzsvars izjūg. Ledus, kura uzkrāšanās prasīja gadsimtus, sāk kust daudz ātrāk nekā to var aizvietot, un uz kādu laiku tas patiesībā palielina upes plūsmu. Papildu kušanas ūdens tiek pievienots normāliem sezonāliem noteces daudzumam. Tātad upju līmenis paaugstinās, ūdenskrātuves šķiet pilnāks, un visa sistēma tiek darbināta ar pieplūdumu, kas var ilgt gadu desmitiem. Tāda sistēma sasniedz slieksni. Ledājs sarūk līdz punktam, kur tas vairs nespēja nodrošināt šo papildu izplūdi. Papildu fāze beidzas, un tam, kas seko, nav atgriešanās pie ierastā. Tas ir kritums uz jaunu bāzes līmeni, kas ir zemāks un mazāk prognozējams nekā jebkas, kam infrastruktūra tika projektēta. Sākot ar 2026. gadā, rietumu ASV atrodas šī pieauguma fāzē. Dažas mazākas baseini jau ir pārsnieguši savu maksimumu. Tiek prognozēts, ka lielākas sistēmas, piemēram, Kolumbijas un Misūri upes, sasniegs savu maksimumu kaut kur starp 2030 un 2050 gadiem. Precīzs gads ir atkarīgs no konkrētās sateces baseina. Ūdenskrātuvju noteikumi, apūdeņošanas līgumi, hidroenerģijas grafiki. Tie visi joprojām balstās uz neseno vēsturi. Šī nesenā vēsture izskatās pēc pārpilnības, taču to ir palielinājuši vairāku desmitgažu papildu kušanas ūdeņi, kas nebūs ilgstoši. Anomālu posmu uzskata par pastāvīgu. Federālās aģentūras to saprot. Meliorācijas birojas jau ir tehniskā valodā paziņojis, ka vecais pieņēmums vairs nav spēkā. Šī ideja tiek uzskatīta par novecojušu. Taču nekas, lai upas straumi netika mainīts.
Viss joprojām ir piesaistīts tiem pašiem vēsturiskajiem datiem. To mainīšana nozīmētu vienlaikus no jauna atvērt gadu desmitiem senas juridiskās un politiskās vienošanās. Tāpēc sistēma darbojas balstoties uz pretrunu, kur tā nevar oficiāli atzīt. Milk River Projects tikko iztērējis $70 miljonus, lai nomainītu caurules, kas nodrošināja ūdens piegādi saskaņā ar līgumiem, kas bija sastādīti pēc vecajiem noteikumiem. Tie paši apgabali, kuriem būs prioritārās tiesības. 2026. gadā tās saglabās arī 2040. gadā, kad ūdens iespējams vairs nebūs pieejams. Nākamajā satiksmes baseinā Flathedas apūdeņošanas projekts saskars ar milzīgu infrastruktūras neatbilstību. 2020. gadu sākumā tika uzstādītas jaunas sūkņi, kas paredzēti maksimālajai plūsmai. Bet ja šis pieplūdums jau ir izņēmums, nevis likumsakarība, šīs sistēmas tam nepielāgojas. Tās paliek būvētas lielākai upei. BPA ir tajā pašā slazdā. Tā paraksta elektroenerģijas pārdošanas līgumus, kas ilgst gadu desmitiem. Jaunākā kārta pieņem, ka hidroenerģijas izstrāde būs tāda pati kā pēdējos 30 gados. Šie 30 gadi ietver šo pieplūdumu, bet nākamie 30 gandrīz noteikti tādi nebūs. Pat mazie dalībnieki ir iesprostoti. Lauksaimniecības aizdevēji Montānā un Ziemeļ-Aidaho izsniedz darbības aizdevumus balstoties uz lauksaimniecības zemes vērtību. Šīs vērtības ir iestrādātas pašreizējos ūdens plūsmas apstākļos. Aizdevumu nodrošinājums ir atkarīgs no stabilas ūdens piegādes. Kad piegāde tiek pārtraukta, nodrošinājuma vērtība samazinās, un līdz ar to samazinās arī aizdevumu portfeļi. Reģionālās bankas un federālās kreditēšanas programmas nav ņēmušas vērā šo kā reālu risku. Tātad, kas ir paredzēts, lai aizpildītu šo plaisu? Kad tas beigsies? Aģentūras, kas pārvalda dambjus, zina, kas tuvojas. Meliorācijas biroja klimata stratēģija atklāti atzīst, ka vēsturiskie dati vairs neapraksta nākotnes apstākļus. ASV armijas inženierkorpus ir izstrādājis klimata korekcijām pielāgotas prognozes Kolumbijas upes sistēmai. Reģionālie biroji ir pasūtījuši vairākus baseina mēroga ietekmes pētījumus, lai saprastu, ko mainīga hidroloģija nozīmē darbībām uz vietas. Taču neviens no tiem nav pārrakstījis darbības noteikumus. Kāpēc? Jo noteikumu maiņa apdraud īpašumtiesības. Katra vecākā ūdens lietošanas tiesība rietumos ir papīra dokuments, kas darbojas tikai tad, ja sistēma, kas to atbalsta, paliek nemainīga. Tiklīdz oficiāli mainās pamatu noteikumi, šie dokumenti kļūst apstrīdēti. Un visi sistēmā to zina. Tāpēc zinātne virzās uz priekšu iekšējos ziņojumos un klimata scenārijos, bet publiski redzamā sistēma tai nesako līdzi. Lēmumi joprojām tiks pieņemti pēc vecā ietvara, jo tā maiņa izraisītu cīņas, par kurām neviena aģentūra nevēlas uzņemties atbildību. Tas rada dalītu realitāti institūciju iekšienē. Viena upes versija pastāv modeļos un prognozēs, vēl viena pastāv atļaujās un līgumos. Un tieši šī otrā joprojām nosaka to, kas patiesībā tiek būvēts, finansēts un piegādāts. Nevis tāpēc, ka informācijas trūkst, bet gan tāpēc, ka rīkojoties pēc tās uzreiz, tiktu pārkāpta pārāk daudz līgumu vienlaikus. Ziemeļmontānas ūdens drošības likums pašlaik virzās izskatīšanai Kongresā. Tas paredz $1,5 miljardus papildu finansējumu Milk River projektam. Likumprojekts risina novecojušu kanālu, bojātu aizsprostu un ūdens uzkrāšanas jaudas jautājumus. Tas nerisina jautājumu par to, ko šīs atjaunotās būvis nodrošinās. Ledus vairs nevar kalpot kā vēlās vasaras rezerve, kā tas vienmēr ir bijis. Armijas inženierkorpus saskars ar to pašu problēmu, tikai citā sistēmas daļā. Tās pārvalda plūdu kontroli lielākajos upju baseinos. Jau tagad ir skaidrs, ka vecie plūdu modeļi vairs nedarbojas kā agrāk. Pateicoties birokrātijai, nekas nenotiek. Sistēma turpina darboties, pat ja cilvēki, kas to vada, saprot, ka pamats zem tās mainās. Un kad neatbilstība beidzot parādīsies, tā neparādīsies visur vienlaicīgi. Tā vispirms parādīsies kādā konkrētā vietā. Visas prognozes par plūsmu pēc maksimuma rāda vienā virzienā. Baseinos, kurus baro parka atlikušais ledus, plūsma samazināsies. Kādā brīdī starp 2030. un 50. gadiem vasaras bāzes plūsmas strauji samazināsies un vairs neatgriezīsies. Gads varētu būt apspriežams, bet virziens noteikti nav. Neviens no tiem neparedz scenāriju, kurā šis ūdens atgrieztos. Neviens nozīmīgs līgums nav sastādīts paredzot pastāvīgu samazinājumu. Lejpusē pašas dambji nekad nav bijuši projektēti pastāvīgam ūdens līmeņa kritumam. Hungry Horse ūdenskrātuve tika būvēts, lai tiktu galā ar sezonālām svārstībām, nevis ilgtermiņa ūdens ieplūdes zudumu. Kad ūdens līmenis nokrītas pārāk zemu, sistēma vairs nedarbojas kā buferis, bet sāk darboties kā ierobežojums. Turbīnas zaudē efektivitāti un pārtrauc ražošanu.
Un ārpus infrastruktūras šis modelis atkārtojas arī lauksaimniecībā. Veseli reģioni paplašinājās, pieņemot, ka ūdens plūsmas būs ilgstoši augstas. Zeme tika pārveidota, tika uzņemti parādi, un ražošana tika pielāgota ūdens režīmam, kas jau tagad izzūd. Nekas no tā nepielāgojas reāla laikā. Tāpēc, kad pārmaiņas beidzot notiks, tās nenotiks kā visas sistēmas korekcija. Tās parādīsies kā virkne lokālu neveiksmju. Saimniecība pēc saimniecības, rajons pēc rajona. Tagad viņi visi meklē ūdeni citur. Un iespējams, ka ūdens tur nemaz nebūs. Patiesībā nav plāna B, vismaz nepieciešamajā mērogā. Neskaitāmu rančo saimnieku, zemnieku un cilšu iztika un pat mākslīgā intelekta ekonomikas nākotne ir balstīta uz Kolumbijas upi. Viņi domāja, ka tās plūsma ir bezgalīga. Tā nav. Tā ir derīguma termiņš. Meliorācijas birojs zina, kas tas ir. BPA zina, kas tas ir. Uzņēmumi, kas parakstīja līgumus, gandrīz noteikti zina, kas tas ir. Neviens no viņiem to nav publiski atzinis. Nav nevienas finansētas uzglabāšanas sistēmas, kas būtu pietiekami liela, lai aizvietotu ledus rezervi, kas agrāk tika nodrošināta bez maksas. Kongresā izskatītie likumprojekti galvenokārt attiecas uz novecojušām caurulēm, nevis uz ūdens pieejamības iztrūkumu baseinā pēc ūdens pieplūduma samazināšanās. Nav starptautiska līguma, kas pielāgotu daļas, samazinoties fiziskajai plūsmai. Vismaz ne pašreizējā formā. Un ne reklamācijā un dienestā, ne kodolā nav noteikuma, kas uzsāktu jaunu būvniecību, kad ilgtermiņa modeļi brīdina par draudiem. Visas esošās stratēģijas paliek pašreizējās sistēmas ietvaros. Efektīvāka apūdeņošana, neliela ūdenskrātuvju paplašināšana, labāka prognozēšana un patēriņa samazināšana. Tas viss palīdz nedaudz, bet neviens no tiem neaizvieto uzglabāšanu, ko ledus agrāk deva bez maksas. Salīdzinot ar citām teritorijām, ziemeļu sistēmā izceļas ne tikai spiediens, bet arī redzams reakcijas trūkums. Dienvidrietumos krīze jau gadiem ir bijusi publiska. Nevada ir pilnībā pārveidojusi savu ūdens taupīšanas modeli, balstoties uz trūkumu. Āra ūdens izmantošana ir stingri ierobežota. Apzaļumošana ir samazināta kvartāli pēc kvartāla. Tādas pilsētas kā Lasvegas ir pārvērtušas ūdens patēriņa samazināšanu par redzamu sabiedrisku projektu. Arizonā un Kalifornijā reakcija turpinās. Gruntsūdeņu izmantošanas ierobežojumi, obligāti samazinājumi, atmatā atstāti lauksaimniecības zemes gabali un pastāvīgas publiskas diskusijas par to, kam samazināt un kad. Pat jaunajām nozarēm tiek prasīts pamatot savu pieprasījumu, ņemot vērā samazinošos resursus. Problēma netiek atlikt uz vēlāku laiku, par to tiek atklāti diskutēts. Daļai Kalifornijas lauksaimniecības sektora jau ir dots rīkojums samazināt apjomus. Arizonas augošajos piepilsētas rajonos ūdens sūknēšanas ierobežojumi kļūst stingrāki ar katru gadu. Pat topošās litija ieguvas iniciatīvas dienvidrietumos atspoguļo to pašu realitāti. Ūdens trūkums tiek uzskatīts par noteicošu ierobežojumu. Taču tālāk uz ziemeļiem situācija izskatās pavisam citāda. Baseinos, kurus baro Glečera Nacionālais parks, spiediens pastāv, taču to aizsedz laika faktors. Plūsmu pieaugums ir radījis iespaidu, ka sistēmas ir stabilas, pat ja to pamati kļūst vājāki. Caurules joprojām pārvada ūdeni, līgumi joprojām tiek pildīti. Līgumi joprojām izskatās tā, it kā nekas būtisks nebūtu mainījies. Tāpēc tādās vietās kā Great Falls nav plaša sabiedrisko taupības kampaņa. Idaho štatā nav noteikti vispārēji laistīšanas ierobežojumi. Ir tikai nelieli vietējie ierobežojumi, piemēram, stingrāka kontrole pār jaunajiem apūdeņošanas pieslēgumiem dažās Flatheadas daļās, nevis plašāka sabiedrības izpratne par problēmu. Datu līmenī steidzamība jau ir klātesoša, taču dzīvē šķiet, ka viss ir kā parasti. Visgrūtāk cietušajām kopienām ir tas, ka visvairāk pakļautajiem cilvēkiem ir vismazāk teikšanas. Kviešu audzētāja Filips apgabalā neparakstīja Kolumbijas upes līgumu. Rancheri netālu no Haveras neapstiprināja Hungry Horse līgumus. Blackfeetu rezervāta cilts locekļi nebalsīja par robežūdeņa līgumu. Viņi būs tie, kas pirmie maksās, kad ūdens vairs nenāks laikā, un viņi maksās arī visdārgāk. Lopkopģī, piemēram, Joe Kips un Terijs Lenis Zinks jau piedzīvo to, kas notiek, kad ledus pazūd. Paudzēm ilgi sniega sēga un ledāji lēnām baroja strautus, uzturot ganības zaļas un palīdzot lopkopiem izdzīvot nežēlīgo augusta karstumu. Lenis Zinks ir redzējis, kā viņa zeme pārvēršas putekļos par vairākiem mēnešiem agrāk nekā kādreiz. Bez augstā kalna ūdens, kas ieplūst apūdeņošanas grāvjos, zāle vienkārši pārstāja augt. Un kad zāle pazūd, viss sāk brukt tai līdzi.
Džo Kips ir vērojis, kā dzirdināšanas vietas izžūst un strauti sarūk gandrīz līdz nekam, tieši tad, kad lielopiem tie visvairāk nepieciešami. Lopkopji tiek spiesti pieņemt neiespējams lēmumus. Vai nu viņi pārdod lielopus priekšlaicīgi, vai arī tērē tūkstošiem vedot ūdeni uz zemi, kas agrāk to nodrošināja bez maksas. Runa nav tikai par lopkopību. Melnkāju nācijai tas nozīmē saglabāt dzīvesveidu, kas šeit pastāvējis paaudzēm. Tāpēc viņi pielāgojas jau tagad. Viņi cīnās par savām ūdens tiesībām, atjauno mitrājus, pat būvē bebru dambjiem līdzīgas konstrukcijas, lai palēninātu noteci un aizturētu ūdeni pirms tas pazūd. Jo Melnkāju rezervātā ledāja kuršana nav kāds tāls klimata stāsts. Tas jau maina to, kurš var palikt uz šīs zemes. 26 nosauktie ledāji, kas joprojām atrodas parkā, ir ļoti svarīgi. Un vai tie tur būs arī pēc dažiem gadiem, ir diskutējams jautājums. Tā ir ļoti subjektīva tēma. Taču skaidrs ir tas, ka ledāji sarūk, kad vasaras kušana pārsniedz ziemas sniega uzkrāšanos. Liela daļa no tā ir dabas, globālās sasilšanas un pieaugošos siltumnīca efekta gāzu emisiju rokās. Jūs varētu arī domāt, ka ir svarīgi atzīmēt, ka tie ir vienīgais baseina ūdens avots, taču tā nekad nav bijis. To kopējais kušanas ūdens apjoms ir mazs salīdzinot ar sezonālo sniega segu un gruntsūdeņiem. Tie atbrīvo ūdeni tajos mēnešos, ka to nedara nekas cits. Šo laiku funkciju nevar aizstāt neviens projekts. Šai problēmai nevar vienkārši piešķirt naudu. Kad izjūg šis ritms, viss, kas uzbūvēts ap vasaras ūdeni, izjūg kopā ar to. Upes nesabruks uzreiz. Tās sabruks tieši tajos mēnešos, kad visi no tām visvairāk ir atkarīgi. Jūlijā un augustā, karstākajā gada laikā, kad laukiem vajag ūdeni un elektroenerģijas pieprasījums strauji pieaug. Un tas rada spiedienu meklēt risinājumus. Kamēr šis pieplūdums turpinās, vēl ir iespēja rīkoties. Ir laiks atjaunot ūdens uzkrāšanas jaudu un pielāgot cerības. Taču šīs izvēles ir lēnas un dārgas, un tās nepārtraukti tiek atliktas malā steidzamāku ārkārtas situāciju dēļ. Salūzis sifons, bojāta aizsprosta, tiesvedība par sadali, vēl viens remonta posms. Katrs no tiem tiek risināts atsevišķi. Neviens no tiem nav saistīts ar lielākām pārmaiņām, kas notiek apakšā, tāpēc sistēma vienmēr ir aizņemta. Nevis tāpēc, ka tā būtu sagatavota, bet gan tāpēc, ka tā nepārtraukti labo to, kas tikko salūzis. Un tas ir slasts. Jo ilgāk lietas turpina darboties, jo normālākas tās šķiet. Un jo normālāks tās šķiet, jo grūtāk ir pamatot nepieciešamību visu mainīt. Kad pārmaiņas kļūst acīm redzamas ikdienas dzīvē, vieglās iespējas jau ir zudušas. Infrastruktūra joprojām būs turpat, līgumi joprojām būs spēkā, bet apstākļi, kuriem tie tika veidoti, vairs nebūs. Stāsts atkal un atkal atgriežas pie viena galvenā fakta. Ledus glečeru Nacionālajā parkā nav tikai ainava. Tas ir bijis rietumu ūdens sistēmas sastāvdaļa tik ilgi, cik vien kāds to ir mērījis kā pietiekami uzticamu, lai uz tā balstītu visu pārējo. Taču tas nekad tāds nav bijis. Federālās aģentūras plānoja, ņemot to vērā. To darīja arī ūdens pārvaldes līguma sarunvedēji, aizdevēji, komunālie dienesti un pilsētu vadītāji. Tagad kļūst skaidrs, ka ledus ne tikai sarūk. Ir tā, ka tik daudz kas no tā, kas tika uzbūvēts Leitecē, paļāvās uz to pat neatzīstot. Tagad sistēma sasniedz savu robežu, un tam, kas tika uzskatīts par pastāvīgu, nav rezerves plāna. Paldies, ka šodien pievienojāties man. Ceru, ka jums patika šis video. Ja vēlaties redzēt vēl vairāk šādu video, lūdzu apsveriet iespēju abonēt un ieslēgt paziņojumus. Tas tiešām ir svarīgi. Vēlreiz paldies un tiekamies nākamreiz raidījumā MapPack.